jeb kaut kur. WhatsAppā? Jeb e-pastā. Vienu kazu. Jā, man liekas, ka tu pilnīgi biji sašutis, ne? Nē. Kāda sakara kurs? Nobildēju, un es tur telefons tik sarežģīts, kad nospiež vienu un izrādās attēls aiziet kaut kādā. Dievs palika, Dievam gudrs padomīgs. Dievs kokiem lapas tevā, Dievs vārpiņas tīrumai, Dievs kokiem lapas tevā, Dievs vārpiņas tīrumai, Dievs vārpiņas tīrumai. Nekāda vaina. Redz, tā nemaz nebūs slikti bijis arī vēl kāds. Es tad došu 5 eiro. Nepaliek. Eiro. Meitenes pārdomā, ja? Šito nost. Ko tu bezpalīši tikai esam šito? Šito arī tagad to smuki stāvi. Stāvi. Meitä raudi, kausto, musta ei kuota.
viss no rokas taisīts. Viena ziema tika noziedota, kamēr izdomāja, kamēr uzvirpoja un tā kā, nu, kamēr sataisīja, bet... Viņš ir ļoti liels eksperimentētājs un nonāk pie savām atziņām tādas, kas citiem nav. Un viņš pie tām pieturās, jo tās ir viņa pārbaudītās vērtības. Daudzas lietas viņš izmēģina. Ja jūs redzat, teiksim, tās augstās kūras, kāpēc tas viss ir ar nolūku. Viņš ir ļoti ekonomiski izmantojis tur gan dažādas paņēmienas, kaut vai to skursteni uztaisot, vai ne, gan racionāli savu zāģētāvu ir, vai ne, gan apkure. Viņš izmanto no purviem, tur tās šķekauļus, vai tam laikam šķeldu un tā tālāk, lai pēc iespējas ekonomiski viss atmaksātos, vai ne. Un vēl kas ir, ja jums ir kāda interese, pie viņa var regulāri atbraukt, gurķīši, tomātus iegādāties. Es pastāvīgais klients pie viņa un varu pateikt, ka ļoti garšīgi un sieva saka, aizbrauc pie Andra, aizbrauc nopērts. Un jā, uzsiešana ir kāpēc? Tagad tā uzsiešana īsti nav vajadzīga, ja? Bet tagad tas stāsts izaug līdz drātī. Un kad smags ir? Jā. Tagad viņš izaug līdz drātī, apakšu lapas plēš nost un lēnām viņu gulda uz leju, vai ne? Un nu, tas atvieglina darbu, ka to striķīt patīm nost, vai ne? Es sagāžu, ja? Ar sniegu svaru. Tām siltumnīcām ir tas jumta stāvums, vai ne? Kas neļauj iesēsties un tad viņš slīd lejā. Cik gadi iztur plēvi, kāda pēc darbo vai? Plēvi mēs pērkam dārgo stabilizēto ar domu uz 5 gadiem. Jo dārgā plēva atmaksājās vairāk nekā lētā. Jā, nu tā kā, tas furmērs... Gurķi jau realizējās, jau pirmajā. Jā, nu, paņemiet tieši ar augstām vibrācijām, kas ir no stāda, bet sieva būs sasvērus, vai sasvērs tad katram vēl mājām, bet no stāda tas kā pēc bībeles, tas ir visaugstākā vibrācija. Klausies! Reāli viņi pacēl gaisā un viņš tad tos 20 kg zem vēl nāk līdz, vai ne? Jā. Tā viņš Latvijā, kad bija, nu, viņš no turienes bija atvedis arī valrieks un vīnogas, vai ne? Klausies, iet savu skrogam nav tik lepni ieeja kā. Nu, tad mēs te cepām augšā šitām to ēnu. Tad ēnu taisījām, ja? Tas ir Kirsona skolnieks. Reāli kaut kādā jau ap 2000 gadu vienkārši samazināja, tur štats riktīgi, un tad es sāku uz šito, bet te praktiski bija, tur lejā bija miskaste normālā, tur nelicenzētā, vai ne? Un tur apakšā arī zemes nav kā tādas, tur tikai mēsli ir, ja? Skaties, ka neizskrīt cauri. Es kā liku iekšā, tā man liekas, ka redzi, cik tev trūka. Lai tev gadus neskaita vairāk un lai iet. Lai stāvdiet. Lai stāvdiet. Paldies.